Pirmssvētku rosība novērojama teju katrā namā un arī pilsētā. Gulbenē šogad atsākta tradīcija rīkojot Ziemassvētku tirdziņu. Tajā dalību pieteikusi arī bērnu zīmola Cibrits vadītāja Egija Kliesmete. Viņa norāda, dažādie tirdziņi satuvina iedzīvotājus. Gulbena ir tās mājas, un mums ir katru mēnesi zaļie tirdziņi, un ar turismu meitenēm un novadu, kas regulāri taisa pasākums, mēs jau esam, man liekas, tie vietējie ir saraduši. Es neteiktu, ka gatavos ļoti savādāk, bet, protams, tāpat gribās arī uz galda uzlikt kādu dekorāciju, klātu reglīti vai kādu gaismiņu. Tas varbūt ir vairāk tāds savādāks, bet es neteiktu, ka ļoti citādāk gatavojas. Mēs vienkārši paši gaidām, cik interesanti tas būs, jo mēs zinām, ka tas būs kaut kas jauns, varbūt ieviesīsies jauna skaista tāda Ziemassvētku noskaņu tradīcija klāta vēl. Pēc vairāku gadu pārtraukuma svētku sajūtu radīs ne tikai ražotāji, bet arī citi novadiedzīvotāji, Ziemassvētku tirdziņa darbošanās laikā muzicējot. Vēlamies dot iespēju gan mūsu mājražotājiem, uzņēmējiem pārdot un iepriecināt savus iedzīvotājus ar to, kas tad ir gada laikā izdarīts, kādas dāvaniņas sarūpētas. Aicinam visas 3 dienas savus pašdarbniekus, savus vokālos ansambļus, savas folkloras kopas, mūsu skaisto brīnišķīgo pūtēju orķestri, lai pamuzicē, lai rada šo svētku sajūtu un iededz to Ziemassvētku mazo foršo dzirkstelīti. Lai arī pilsētā jau tiek iekārtota vieta, kur atradīsies tirdziņa dalībnieki, Egija Kliesmete pauž, tirgotāji gan visbiežāk satiekas tikai pašos tirdziņos, tāpēc atkal tikšanās ir vēl gaidītāka. Gulbenē man noteikti ļoti patīk tirdziņi, bet ir tā maģija, man liekas, katram, kur tu piedzimsti. Jo noteikti tā sava vieta, man ir grūti teikt, kā iet citiem, bet tā kā tu jūti to draudzību, tu jūti to pazīšanos, un tev nāk parunājās. Protams, ka ne jau tev nopirks katrs to produktu, un to tu arī negaidi, bet ir forši saņemt tās atsauksmes, ir forši saņemt labos vārdus, ir vienkārši patīkami parunāties ar skolotāju, ar ko tu pie kā tas ir skolā mācies, kas atnāk un atcerās tevi, un jā. Tāda sirsnība, bet tas, man liekas, varētu būt katrā pilsētā tajā savā lokā. Radot apģērbu un arī dažādus dizaina traukus bērniem, zīmola vadītāji stāsta, ka svētku gaidīšanas laiks un tieši gatavošanās pasākumiem un tirdziņiem ir brīdis, kad prieks par padarīto ir ne tikai citiem, bet arī pašai. Ziemassvētkos vienkārši tā svētku sajūta, man liekas, ir vairāk. Viens ir, ka tu mājās gatavojies, gatavo dāvanas saviem bērniem, radi svētkus, un šādi varbūt tu papildus sev, papildus to sajūtu radi, kad apkārt visiem ir tā svētku noskaņa, tiek meklētas dāvanas. Nevienmēr tam jābūt kaut kam lielam, bet tas ir vairāk par to sirsnīgumu, ka tu vēlies kaut ko nodot citam. Ziemassvētku tirdziņš Gulbenes novada kultūras centrā un ārā teritorijā norisināsies no 13. līdz 16. decembrim. Nikija Krivāne, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.